Čau, Dzintar, beidzot video ir gatavs. Es tev gribētu parādīt, kas ir jādara, lai tu piekļūtu e-pasta sistēmā. Tā, e-pastā es tev nosūtīšu linku, kurā viss tas ir jāiet un jādara. Un tagad vienkārši izdarīšu soli pa solim, lai tev būtu saprotams. Tā. Veram vaļā to linku, ko es tev nosūtīšu. Tad mēs ejam iekšā. Ejam iekšā ar domēnu, kuri tev ir. Tas ir .se un .lv. Paroles es uzlikšu visiem vienādas. Tas ir Dzintars. Parole būs e-pastā. Ejam iekšā. Šeit ir tā e-pasta vadības sistēma. Tev ir jāspiež tikai vienā vietā. My domains. Un uzreiz atverās e-pasta adreses, kuras ir aktīvas. Pārējais no šiem te nekas te nav jāaiztiek. Varu operēt tikai ar pievienot jaunu e-pasta adresi. Tā varētu būt jebkura. Parole. Pievienojam. Vai arī esošā e-pasta kaut kāda modifikācija, ja ir vajadzīga. Šeit mēs varam nomainīt paroli. Mēs varam nobloķēt viņu, teiksim, cilvēks vairs nestrādā, mēs viņu uz kaut kādu mirkli vienkārši aizveram ciet vai vispār likvidējam. Tā, te var uzlikt kaut kādu aliasu, kas būtībā viss, te var arī dzēst. Vairāk nekādas opcijas šeit nav. Šeit ir jau tie DNS iestatījumi, kurus nevajadzētu aiztikt, lai e-pasts darbotos. Būtībā viss, vairāk te nekas nav. Ja kaut kas neskaidrs, tad sazinamies. Ejam ārā. Un tieši tāpatās ar LV domēnu rīkojamies šajā te sistēmā.